Sevis programmēšana, kā tā izpaužās? Pavisam vienkārši. Ja tev būtu sunītis, un tu viņam gribētu iemācīt triku, ko tu darītu, lai tas sunītis iemācītos to triku? Ja, tad tu radītu viņam apstākļus un balvu, un kaut kādā veidā panākt viņus to atkārto, līdz viņš iemācās. Vai tu gribi iemācīties arī kādu valodu? Tu franču, spāņu, japāņu, vienalga, kā tu iemācies jaunas vārdiņas? Reāli ņemot šos vārdiņas un atkārtojot, un pieliekot klātiem visādas asociācijas un izmantojot visādas rīkus tā tālāk, bet pamatā tā ir atkārtošana, jo smadzenes mācās atkārtojot. Un tad man tev ir jautājums, kā tu sevi programmē ikdienā? Cik daudz tu klausies ziņas, cik daudz tu sev saki kritiku, cik daudz tu domā par visādām problēmām? Ja tu to dari vienu dienu, negatīvas ziņas, kritika, problēma meklēšana, sevis noliekšana, 2 dienas, 3 dienas, labi, 365 dienas, bet ja tu to dari gadiem, 2, 3, 10, kā tad tu gaidi, ka tavās smadzenēs būs lielceļi un neironu savienojumi, kas ceļ tev vispārnos, palīdz tev būt bagātam, veselam, priecīgam, ja tu katru dienu betonē un bruģē un lej ceļus, kas ir paredzēti sevis noniecināšanai, sevis neticēšanai un negatīvām ziņām, tad ziņojums man ir vienkāršs. Sevis programmēšana ir tajā, ko tu sev ikdienā atkārto. Parūpējies par sevi, atkārto to, kas tev palīdz un nāk par labu.